Šodien tam ir grūti noticēt, bet Jelgava ir viena no senākajām Latvijas pilsētām, kuras aizsākums meklējams jau 13. gadsimtā. Tā viss Jelgava kara laikā ir nodedzināta līdz ar zemi, un tas bija palicis vēl pēc kara, otrā tad ģenerāli nobumboja un izveda ārā. Taču pirmā luterāņu mūra baznīca Eiropā, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīca, ir saglabājusies, un tās zvanu tornis ir viens no apmeklētākajiem turisma objektiem Jelgavā. Šāda ekskursija apvieno visus cilvēkus un dod izzinošu materiālu. Jelgava mums Latvijas senioru kopienu apvienības biedriem ver savus vēstures lapus citu pēc citas. Ekspozīcijas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī ir īsta dārguma krātuve, kas izstāsta šīs senās un reizē jaunās pilsētas stāstu. Šodien mums bija ekskursija uz Jelgavu, un kura bija ļoti vizinoša, jo ikdienā mēs ļoti daudzas vietas nemaz nevaram apskatīt un arī neiedomājamies. Tagad mums ir gids un bija ļoti vērtīga, izzinoša ekskursija, kas mums visiem ļoti patika. Pašā sākumā bija iespēja apskatīt Jelgavas Annas baznīcas, bet pašā sākumā mēs Trīsvienības baznīcas tornī bijām, kas ir izveidots par skaistu informācijas turismu centru, un īstenībā pilnīgi pat 9 stāvu un 9. stāvā skatlaukums, bet tad mēs varējām redzēt arī skaistu stiklu izstādes un visu vēsturi. Jāsaka, interesanti, negribētu noliegt Rīgu, bet tik interaktīvu un tik skaisti izveidot un izdomātu tādu vēstures parādīšanu, kā to dara Jelgavā, tā ir burvīgi. Īpaši veidoti audio stāsti pārmet tiltu no mūsdienām uz senajiem laikiem. Redzam, kāda bijusi Jelgava laiku griežos, un aci pret aci tiekamies ar visiem Latvijas brīvvalsts laiku Jelgavas mēriem. Un kur nu vēl modes skati? Tādu tērpu parādi no hercogu laikiem līdz studentijai neredzēsiet nekur citur. Tur bija vairāk tā kā no 1700. gada un 800. un 900. gada. Varbūt drusku vairāk aizrautas tautas tērps vai tas parastais tērps, bet faktiski jau tādi grezni tērpi nebija, un arī karnevālos tādas nevarēja ieraudzīt. Bet tā mode bija ļoti, ļoti interesanta un aktuāla tāda paskatīties, kā agrākajos laikos un citos gadsimtos cilvēki ģērbās. Izbaudām stikla mākslas brīnumus, Asnātas Marts Zuteris un Marikas Kalniņas izstādē, kaleidoskops zem lupas, un no 37 metru augstuma vērojam Jelgavas panorāmu. Arī Jelgavas senākajai, Svētās Annas luterāņu baznīcai, ir ko pastāstīt. Celta 16. gadsimtā, Otrā pasaules kara laikā nodegusi un draudzes atkal atjaunot. Baznīca var lepoties arī ar Jāņa Rozentāla gleznotu altāru gleznu, un 20. gadsimta nogalē dāvātām vairāk kā 80 gadus vecā mērķelē. Sadraudzības drauge Zviedrijā, un viņiem draudzi likvidējās, bija maz ticīgo, un bija jautājums, kur tās ērģeles likt. Vispār viņas ir būvētas 1938. gadā ar ļoti labu skaņu, pietiekami lielas, un bija ļoti pietiekami labā kvalitātē, kārtībā. Un tad tā Zviedrijas draudze no Gēteborgas apmaksāja gan šo ērģeļu izjaukšanu, gan atvešanu, gan uzstādīšanu. Vecpilsētas ielā mūsu grupa sadalās. Puse dodās uz dzīvesziņas un arodu sētu, puse uz Vecpilsētas māju, kur pilsētas stāstus glabā mūsdienīgas dārguma lādes. Šeit ir viens no dzīvokļiem, kur mēs tagad atrodamies, kur tātad attiecīgi bija 3 istabas, un katrā istabā jūs redzēsiet 3 zelta lādes, kuras ir piepildīts ar informāciju par šo māju, par seno Jelgavu kā tādu, un arī par visu Vecpilsētas kvartālu. Arī logi šeit ir īpaši. Paveries, un pa vienām rūtīm
var redzēt to dzīvi, kāda te virmoja pirms daudziem gadiem. Mēs pašreiz esam tādā senā mājā, kas ir vecpilsētas māja, kur viss ļoti mēs varam redzēt, kā tā māja izskatās un kāda viņa ir bijusi. Un tas interesantākais ir atkal interaktīvi, varējām noklausīties, kādi logi te bijuši, kādas durvis, kādas sienu zīmēm, ko mēs arī šeit varam redzēt. Bet tas arī viss tik tādā interesantā veidā pasniegts, kā gandrīz jāsaka tikai ārzemēs mēs agrāk redzējām. Ar austiņām, ar iespēju uzspiest un redzēt visu to māju sienu, māju būvnieci. Arī starp citu, kā šo māju pacēla, kā viņu tur saglāba un cik viņu interesanti ir. Latvijas senioru kopiena apvienība ir atbraukusi, lai vispirms arī apskatītu Jelgavu un pēc tam draudzēties un ciemoties kopā ar Jelgavas senioru kopienu, ar senioru biedrību. Bet mēs pašreiz esam skaistā telpā, kur ir 2 Jūliju, mūsu Dižgaru Jūliju Madarnieku un Jūlijas Traumas izstādes, un viņiem veltīts šīs vietas. Nu, skaisti, mēs visi esam agrāk zinājuši gan tapešu rakstus, gan tepiķu rakstus, un, protams, Jūlija Madarnieku visas mēbeļa rakstus, un ļoti daudz, ko mēs arī zinām, ko tā arī nosauc, Madarnieka klase, Madarnieka raksti, un tie it kā jau no seniem laikiem mums ir atpazīstami. Tad šeit tik skaista vieta. Amatu mājā priecājamies par radītiem cimdiem, uzzinājām, kā kādreiz šeit cepta maize. Daudz uzzinām arī par pašu ēku un vecpilsētas kvartāla likteni 2. pasaules kara laikā. Atjaunots netika absolūti nekas centrā, gandriņ nekas. Ja jūs kaut ko redzat, tad tas ir, absolūti nieciņš, kas ir palicis. Tāpēc tas arī šeit. Pilsētas nomalē izglāba paši iedzīvotāji no dedzināšanas. Tomēr amatu mājas programmas nagla ir senās stēles un aušanas meistarklase. Mums visiem ir zinām, kāda ir tautstērpa brunči. Tāda viņi ir Sēlijā, tāda viņi ir Kurzemē. Visās pusēs viņi visi tomēr ir, mēs zinām, daudz mēs vairāk ar dažādām krāsām, bet svītroti. Tad, lūk, Jelgavas pusē vienmēr ir bijuši šie tautiskie brunči, kuros ir redzamas arī rozītes ieaustas. Un tad to mums visu tur pastāstīja, rādīja, un tur ir burvīgi cilvēki, kas amatu mājā, lūk, rakstot projektus, saglabā to. Viņi tad māca tālāk, viņi baidās par to, jo izrādās tikai 20 audēji Latvijā vēl māk šo rozīšu tehniku. Tātad tas ir kaut kas burvīgs, ko viņi dara, un viņi pārdzīvo, ka skolās vairs nemāca aušanu, bet viņi tik un tā tagad dažādās vietās to popularizē un māca. Un ir cilvēki, kam tas interesē un kas tā kā, viņi cer saglābt, un lai Dievs viņiem palīdz. Mums ir bijis savs hercogistas laiks ar savu hercogistas mantojumu rakstus. Tas nozīmē to, ka hercogistas laikā bija ļoti daudz manufaktūra, tepat ap Jelgavu, kas arī auda diži daļus audumus, gan mēbeļu audumus, gan aizkara audumus, gan tapetes, gan beig galā arī būras kuģiem. Tātad audēja meistarība bija tīri laba. Un vietēji audēja, kas tad cits tie meistari bija. Nebrauc jau no ārzemēm, tepat jau savējie bija. Un ko viņi darīja? Viņi tāpatās kā mēs pierakstīja tos rakstus, zīmēja. Tie raksti ir saglabājušies un tādā veidā, acīm redzot, ir pārgājuši arī uz apģērba audumu. Katram cipuriņam atbilst tas, ko sauc par nīšu kārtu, tātad ar to mēs pacelsim tos diegus augšā. Un mēs sākam lasīt, Es novēlu 4, 4, 5 blakus, tātad man paceļās vēl kaut kas, 12, 13, man paceļās vēl kaut kas, un tā mēs darbojamies. Rindiņu pēc rindiņas mēs to pareizo kombināciju, kas atbilst zīmējumam, paceļam un laižot cauri krāsaino diegu, viņš tur ir. Mūsu braucienam uz Jelgavu ir vēl viens ļoti svarīgs mērķis. Tā ir sadraudzība ar Jelgavas senioru biedrību. Jelgavas senioru biedrība ir nodibinājusi arī Jelgavas senioru universitāti, kas mums ir arī mūsu projektu ietvaros, gan sabiedrības integrācijas fonda projektu ietvarā, kur mēs veidojam senioru skolu tādu sadarbības platformu, gan arī 3. paudzes universitātes tīklu projektu ietvaros, kur mēs
vācam un gribam šo tīklu veidot Latvijā, ko mēs veidojam tātad kopā ar Vidusdaugavas NVO, kas ir galvenie pieteicēji šajā projektā. Tātad ļoti interesanti, ka mēs varam būt kopā arī ar Jelgavas senioriem. Bet viens no tādiem skaistiem pasākumiem mums šodien būs arī, jo mums bija iespēja mūsu ziedotāju līdzekļiem atļaut, mēs varējām iegādāties datoru un printeri šai senioru biedrībai, kas ir ļoti nepieciešams gan skolai, gan visām mācībām. Un mūsu vadītāji, priekšsēdētāja Astrīda Babāna parakstīs dāvināšanas tādu līgumu un pasniegs šo abas divas parakstīs senioru biedrības vadītāja Ilga Antuža parakstīs. Tātad mums būs tāds skaists arī svinīgs pasākums šajā pusdienu laikā un sadraudzības pasākumā. Tiešām prieks jūs visi šodien sveikt Jelgavā. Un es domāju, ka jūs tiešām esiet jauki pavadījuši laiku un iepazinuši arī Jelgavu. Un milzīgs paldies, ka mums bija tāda fantastiska iespēja, tiešām fantastiska iespēja, sazināties ar Līgas kundzi no Rīgas. Viņa man uzvanīja un piedāvāja šo skaisto pasākumu. Jo sākumā viņa man teica tā, ka viņa gribētu ar mums draudzēties. Es teicu, tas ir jauki, mums patīk draugi, bet mēs arī gribam kaut ko jauku dāvināt. Es teicu, tas ir vēl brīnišķīgi. Un tad tapa šis sadarbības līgums. Līgumu mēs vēl neesam noslēguši, bet dāvinājuma līgums. Un mēs saņēmām, mūsu biedrība saņēma datoru, par kuru es ļoti sen jau biju sapņojis, un galvenais printeri. Jo printeris mums tiešām nestrādāja. Tā kā milzīgs paldies jums par šo dāvinājumu. Un šodien savukārt Līgas kundze, es tiešām no sirds dāvinu saules puķes, jo šogad ir saules puķu gads, kā ziniet, tā ir mīlestība, tā ir brīvība, tā ir gaisma, tā ir saule, un tas ir viss jaukais un skaistais. Ceram turpmāk arī ar jums draudāmies vēl stingrāk, ne tikai šīs senioru apmācības ietvaros, bet ka mēs varētu tuvākā pārskatāmā nākotnē varbūt noslēgt arī savstarpējas, sadarbības līgumu. Bet labs labam netraucē, un šai sakarībā, zinot, ka jums ir šāda nepieciešamība pēc datoru un pēc printera, mēs atradām par iespēju jums šādu dāvanu pasniegt jau tagad. Gribu sacīt, kad lūdzu organizācija, kuras biedri faktiski ir visā mūsu valstī, mēs ļoti savstarpēji kontaktējamies, mēs bieži tiekamies, mēs apmainamies ar saviem iespaidiem, ar visu ko mēs zinām, ko mēs labprāt gribam nodot arī citiem, un es ļoti ceru, ka tā tas notiks arī turpmāk šeit. Un šī ir mūsu pirmā tāda lielāka tikšanās, bet es ceru, ka tā noteikti nav pēdējā. Mēs arī ceram, ka tā ir pirmā, bet noteikti ne pēdējā tikšanās ar Jelgavas senioriem, tāpat kā ekskursija uz šo interesanto pilsētu. Kur tad, ja ne Jelgavā un nebūsim Jelgavas pilī, tad tā nebūtu apmeklējums Jelgavā. Mēs skatīsim gan Hercogu kapenes, gan arī visu pašu pili. Tā mēs iebraucam šeit ļoti saulainā dienā, varbūt pēcpusdienā būs drusku lietus, kā jau tas ir septembrī, bet es domāju, ka visi mēs būsim laimīgi, apmierināti, jo redziet, pa tiem daudzajiem gadiem, cik mēs braucam, mēs Jelgavā esam pirmo reizi. Ingmārai, Jelgava ir jaunības un studiju gadu pilsēta. Tādēļ kam gan labāk kā viņai jautāt, cik ļoti tā aizgājušo gadu gaitā ir pārvērtusies. Manā skatījumā daudz viņa nav, pārvērtusies, jo galvenā iela ir tāda pati un tās ēkas ir tādas pašas un studentu kopmītnes tādas pašas un korpus ekonomikas fakultāte un mehānikas fakultāte ir tāda pati. Un iespēja mums būs arī paraudzīties pilī, kur arī pārtikas tehnoloģijas fakultāte bija 3. stāvā mums, un arī esmu bijusi arī tur, kur ir tie sarkofāgi apglabāti. Bija iespēja arī tajos pabūt un redzēt, kur mēs arī šodien, acīm redzot, būsim vēl un mums tiks iepazīstināt ar pili. Jelgava, kad es esmu šeit bijusi kā studente no 63. gada līdz 67. gadam,
bija mazliet savādāk. Tad bija studentu gadi, bet patreizējā momentā, kad mēs esam no svētās ģimenes mājas, tātad mēs esam ekskursijā Jelgavā, pavisam savādāk viss, kas ir izskatās, un arī interesi varbūt ir savādāk. It sevišķi pa Vecpilsētas ielu, kur ir atjaunots arī daļēji mājas, un amatnieku mājā, kur bija dažādi tautstērpi, dažādi adījumi, cimdi, zeķes. Bija ļoti interesanti visu to redzēt, un tā skaitā arī austi tiek tautstērpu bruņči, kas arī manā kolekcijā ir, ne kolekcijā, bet īpašumā Zemgales tautstērps. Un varēja redzēt, ka tādi tipa svārki tieši šeit tiek arī austi un gatavoti dziedātājiem.